Nu, tad sāksim ar atskaitēm. Es esmu. Es esmu. Kas tu esi? Bagātība. Es esmu bagātība. Es esmu pārpilnība. Es esmu prieks. Yes! Super! Kā tu jūti, kad tu to saki? Man vispār mētājā, mani svaida, man šitās dienas drausmīgi svaida augšā lejā, bet īstenībā es jūtu, ka es lēnām eju ārā no tā visa. Kaut kas tā kā, es nezinu, no sākuma likās tā dīvaini izrunāt tos vārdus un patiešām to arī izjust. Likās, blīn, kas pa stubumu, netaču. Bet, tu zini, tagad tā nav. Un tagad vairs tā nav. Godvārds. Un ir tā, ka tāda sajūta, ka es tam ticu, ko es saku. Jā, tāpēc, ka viņš tā arī strādā. Jo tu vairāk sev to pati stāsti, jo zemapziņa notic. Vienkārši notic. Tas ir tāpatās, kā mums visu laiku ir borēts, ja stāstīts, un ka mēs jau no bērna kājas kaut kas mums stāstīja, un mēs vienkārši noticējam. Un visu mūžu tam ticam, turpinām ticēt, tāpēc, ka tas ir tas ieliktais. Un tagad mēs liekam to citu. Sākumā viņš grūž tev atpakaļ, un pēc tam viņš tev pakāpeniski pierod. O jā, baigi forši, viss kārtībā. Tā tas arī ir. Un tur jau ir tas mūsu darbs, un kāpēc arī saku, ka nevis tas, ka mēs tagad šeit tiekamies un ka mēs tagad to ejam kopā, bet tas, ka mēs beigsim šo te nodarbības, tā ka viņš iziesim visu to pilno kursu, kad jūs katrs pats paliksiet un turpināsiet to klausīties vienkārši nonstopā, kaut vai 15 minūtes dienā, bet turpināsiet klausīties. Un tad viņš jums iezombēsies tieši tāpat kā tās programmas, kuras mums ir iekrāmētas. Tā tas strādās. Un tas ir it kā neprasa daudz. 15 minūtes dienā. Tā kā var priekš sevīm iedalīt laiku, ne? Protams, ka var. Es te vakar man ienāca tāda pēkšņi tāda doma, nevisai patīkama. Es uzreiz stop un sāku skaitīt. Es esmu bagātība, es esmu pārpilnība, es esmu prieks. Un tu saproties, man tik viegli palika. Ja, un tā doma man pilnīgi kaut kur aizskūpēja gaisā. Rekā, un to tev par ieradumu ir jāuztais, ne tikai tev, bet visiem mums. Par ieradumu, jo tikko mēs piefiksējam kaut ko, kas apstrīd, momentāli stop un mainam. Jo mēs taču esam. Atceries gumiju uz rokas, varbūt mums arī ir vērts šito vingrinājumu visām apgūt vēlreiz. Var ņemt gumiju, likt uz rokas, ja tā vieglāk jums ir iedot, bet tad... Kā papildus, vienkārši kā papildus. Zināt to vingrinājumu ar gumiju? Nē. Nezinu visi, ja? Kaut ko es esmu dzirdējusi. Šito vingrinājumu jau parasti tiem, kas tīkla marketingā ir visiem stāst. Tātad mēs liekam bet gumiju, kad mēs viņu atvēzējam, mēs viņu nevis pret tiem asinsvadiem, bet tā, lai viņš ir, vienkārši atvēzējam un viņš mums iedod pa smadzenēm. Viņš reāli iedod pa smadzenēm, jo mēs biežāk triku kontrolēsim un šito te signālu dosim, jo viņi negribēs to signālu, smadzenes negribēs to signālu saņemt, un viņas arvien paklausīgāks paliks. Jā, tad, kad paliek slikti, tad, kad ir kaut kādi krēņķi, tad vienkārši atvelk gumiju sev kārtīgi iedod pa roku un viss, un tad tu atceries, tas taču nedrīkst. Aizmirstās jau tā gumija arī. Bet, jā. Bet dusmoties uz sevīm nedrīkst. Jā, uz sevīm nedrīkst dusmoties. Vispār dusmoties nedrīkst. Dusmas ir zemās vibrācijas. Vispār nedrīkst. Vispār nedrīkst. Un tā arī ir kontrole atkal. Jo tāpēc, ka baigi bieži mēs aizējam, ir kaut kāda situācija. Mēs taču vienkārši hops un noreaģējam automātiski. Ja? Tāpēc, ka mums vēl nav iestrādāts kā ieradums tas. Bet jo mēs vairāk ar sevi darbosimies, jo tas ieradums būs spēcīgāks, jo mēs varēsim sev mēs būsim vienkārši superforšas. Ok, tātad. Tas ir par domām, tālāk par vizualizāciju. Ir jums laiks pieķerties vizualizācijai? Minimāli, bet cenšos.
Vizualizēt var pa ielu ejot, transportā, nu, nevis pats pie stūras, bet kaut kādā sabiedriskajā transportā noteikti var vizualizēt. Vēl kaut kur, nezinu, es taisot arī var vizualizēt, īstenībā. Māju tīrot arī var vizualizēt. Tu visu laiku var Visbiežāk tā, vizualizēt. tieši tur es arī visbiežāk daru, vai kad mazgāju trauks, vai tad, nu tad jā, bet pa ielu es cenšos būt šeit un Nu, tagad. es saprotu, jā, bet tad nesakiet, ka nav laiks vizualizācijai. Ir, protams, ir. Jo vispār termins nav laiks, kur viņš tur tāds radās, no kurienes. Nu, vispār tas ir destruktīvs termins. Tādu nedrīkst. Mēs taču par to arī gājām otrajā nodarbībā, par laiku runājām. Laiks kā tāds vispār neeksistē. Un ja cilvēks saka, man nav laiks, tad tev jāiziet vēlreiz tēma par laiku. Jo reāli, nu, tas ar laiku, nevis ar tādu laiku, bet ar, nu, principā jā, jo mēs vairāk šito visu sev liekam galvā, jo viņš paliek kā programma, viņš kā programma, kā pulkstenīte strādās. Tā vizualizācija, tas ir svarīgs, tas ir ļoti, ļoti, ļoti svarīgi. Kas mums tālāk vēl bija? Dienas grāmata. Dienas grāmata. Kuriem no jums ir dienas grāmata? Ir. Es domāju, ka visiem ir. Vai tad nav? Divas pat ir. Divas pat ir. Un kā, un arī kaut ko raksta dienas grāmatā? Somā. Jā, forši dienas grāmata ir, jūs kaut ko rakstat viņā? Somā man ir tā. Jā, man kādreiz man ir bijis tā moments, es eju pa ielu, man kaut kāda ideja ienāk galvā. Es maliņā apstājos, izņemu savu dienas grāmatu, ierakstu. Precīzi. Precīzi. Tas ir vispareizākais. Jā, un tāpēc viņu nevajag varbūt tās baigi resnu un labāk viņas varbūt daudzas. Jā, tā, lai somiņā var ielikt un lai tu var pierakstīt. Tieši tā. Un lai tu viņu visur var ņemt līdzi, lai viņš ir tev tā kā, nu mēs visur telefonu ņemam līdzi, nu, mēs varam to ielikt arī somiņā tikpat arī kā ieradumu sev izstrādāt. Un dienas grāmatā, tad, kas mums bija? Mums bija jāieraksta tie mērķi, daudzi, un viņus var rakstīt klāt. Tāpēc, ka iešauks, kaut kas ienāk galvā, atkal pieraksti, ienāk kaut kas galvā, atkal pieraksti. Jo mērķis jau nav arī pēc būtības, nu kā, it kā mums ir jābūt tam, tad, kad mēs uzliekam to savējo globālo mērķi, loģiski, ka mēs viņu nemainām. Jā, bet tam pašam globālajam mērķim tie apakšmērķīši varbūt ienāk prātā. Reku, tu, piemēram, iedomājies, tu gribi kaut kādu, nezinu, māju, piemēram, jā. Tu pēkšņi iedomājies, kādas tev tur puķītes. Vēl šitāds es tur gribu. Un vēl dārzā es šito tur gribu, un es tur vēl šito, un es tur vēl šito. Tur kaut kādu vēl tādu lampu ieraudzīt, tur nezinu, veiklā, es šito arī gribu, jā. Nu, pieraksti, jā, pieraksti. Tā kā mēs viņu papildinam. Mēs viņu papildinam arī tos mērķus papildinam, jo viņi būs vairāk, jo būs labāk. Vienkārši visam man būs ar ko strādāt. Tas par dienas grāmatu. Kas mums vēl? Kas mums vēl par uzdevumiem? Darbība. Nu? Tas, ko mēs darām, tā jau ir pēc būtības ir darbība. Jā. Bet darbība vēl arī tā, ka mērķis jums, piemēram, ir, un pirmā doma, kas ir jāizdara, kas ir vērsta mērķa realizācijai, viņi ir jāizdara. Tad varbūt par to darbību domāju. Tad ir mērķis un ir impulss galvā. Pirmā darbība, kas ir jāizdara, jo darbībai ir jābūt. Pēc tam jau, kad viss ir salikts pa plauktiem. Tad, kad jau viss ir salikts pa plauktiem, darbība ir kurš? Pēdējais. Nu, viņš ir pēdējais, principā. Darbība ir pēdējais. Jā, bet tas, tagad tā, darbība ir pēdējais. Impulss, kad jums nāk kaut kāds galvā, ko jūs darat ar to impulsu? Tev vienmēr attais mikrofonu vaļā. Aizsapņos, ja man nāk, tad es varu aizdomāties līdzi. Man atkal jādomā to, ko es domāju, sastrukturizēt, es protu. Un tad prāts nobremzē, ka tas nav reāli, ko es tagad te, un atkal atpakaļ visu nosākumu. Bet
Tā kā tagad, paldies, pagājušreiz ieteici rakstīt datumus arī, ka tā diena ir, Jā. Piedomāt, un tāpat arī bija uzdevums vēl pievērst savu uzmanību, kāda tev ir attieksme pret naudu, kā tu darbojies ar naudu un visas šīs lietas, Tad es varbūt šoreiz vairāk tieši uz šo lietu pievērsu uzmanību un ja es sevi atceros, piemēram, kaut vai pirms gada, kāda man bija un kāda man ir šobrīd attieksme, tad man ir ļoti spēcīgi izmainījies uz labo pusi sev par labu. Tieši tā, tā mēs arī ejam sev par labu veidot. Tā tas jo, ir. Nevar tādi, čīkste, es tik par sevi, kaut gan es nekad īpaši tā neesmu čīkstējusi, bet vienalga tu esi tikai cilvēks ar visām savām. Jā. Ir pie kā piedomāt, ja es būtu tik ideāli, protams, ka es nebūtu starp jums, es jau būtu citā dimensijā. Nezinu, kādreiz ideāli ir vajag labie skolotāji. Vēl ir uz ko. Man ir liels prieks, ka ir pie kā strādāt, un atkal man ir grāmatiņa, un tagad es rakstu, kas ir tieši ar datumiem, un tas, starp citu, tiešām ir tas uzreiz konkrētībā. Man vismaz uzreiz atceros, toreiz man bija tāda doma, un kāpēc es atradu. Vienkārši, ka tu esi ierakstījis, ka es pagājušreiz to rādīju, man tur ir arī, tas ir vispārīgi. Vārdu sakot, šī nedēļa es jau aizrunājos, lai citi arī parunā. Forši runā. Izrunā, tas ir baigi labi, kad ir ko runāt. Jo arī tas ir baigi lielais bloks daudziem. Jā? Vispār muti atvērt. Jā, tas manīm ir sasniegums. Es no paša sākuma ļoti, ļoti kautrējos atvērt muti un kaut ko pateikt. Bet man šīs apmācības ļoti daudz dod, un es tik tiešām, man nav vairāk bailes, es saku, parunāt un pateikt. Cik tas ir latviešiem izteikti? Vismaz es te atrodoties Anglijā, strādājot ar vairāku tautību cilvēkiem kopā, es esmu pamanījis, ka tieši latviešu sievietes ir tīpaši, kas ir 40 plus, tām ir šī problēma. Varbūt tā nav pat problēma, bet tāda iedzimta kautrība, tāda nepārliecība varbūt par sevi. Lietuvietes tādas nav tik izteikti. Lietuvietes ir atklātāk, tādas drošākas, varētu teikt, pa polietēm vispār nerunājot, Tās visur ir pirmās vienmēr. Nezinu, kā ar ko tas ir raksturīgi latvietēm ļoti. Ar mentalitāti. Mēs esam viensētas cilvēki, zemnieki, neaizmirstam, nekautrējamies no savām saknēm. Mēs esam ļoti spēcīga tauta. Viņiem ir bijusi valsts gan lietuviešiem, gan poļiem. Viņiem jau asinīs ir pavisam kaut kas cits. Ar to, ka mēs nerunājam, mēs pa bariņiem, mēs varam divatā, trietā un tad pakāpeniski, jo tāpēc jau mēs šeit esam, lai mācītos un mācītu arī citus. Ja mēs pašas būsim tādas atvērtas, tad arī pievilksies tie pārējie cilvēki. Tas ir, ko es esmu novērojusi, jo es diezgan esmu bijusi, tāda, kā lai saka, cilvēks, plašās publikās, un ja tu esi tāds sabiedrisks cilvēks, tad arī, protams, ka no tā arī no tavas enerģijas ir atkarīgs. Kādi tev apkārt būs cilvēki, un to es varu pateikt arī pēc savas pieredzes. Latviešiem tas ir ļoti izteikti, bet... Un arī tā doma pareizi, mēs arī uzliekam paši sev. Mēs latvieši, mēs esam tādi. Tieši to es tikko gribēju teikt. Kāpēc? Un es tagad pavisam nesen šito arī, un viņa ir super skolas lielas izgājis. Tu beidz ar mums, ar latviešiem. Es saku, nevajag visus likt zem vienas, un ja es tā saku, viņa saka, vēl 15 saka, loģiski, ka tas viss kopā tieši tā. Sanāk. Un tāpēc uzliek to, mēs jau paši sev arī uzliekam, bet ja mēs tā nedomāsim, tad tā arī nebūs.
Protams, ka arī no cilvēka ir atkarīgs. Jā, Jo nu, tur ir vispārībā ļoti... jau visumā nepastāv latvietis, krievs, lietuvietis, igaunis, Ne, tur ir viens visi vesels. mēs viens vesels. Un tad, kad to sapratīs, tad tas būs. Jā, jā, jā. Uz jātiecas. Jā. Un malacis vēsmā es apbrīnoju, un tā arī vajag, jo tas, starp citu, ir ļoti liels sasniegums. Es tiešām nezināju, ka cilvēks nevar tā brīvi, nu kas tur ir, izēj priekšā un pasaki. Līdz tam brīdim, kad man ir tāds dēls, viņš nevar iziet cilvēku priekšā un pateikt, ja? Izrādās, ka ir arī tādi cilvēki. Un tas ir normāli. Tas ir normāli. Nevar visi platīties pa priekšu. Vai ne, Diana? Nē, būtībā cilvēks ir. Es runāju. Cilvēks būtībā ir kolektīva būtne, viņam pēc būtības Protams, ir jābūt atvērtam. Tas, ka, ja viņš ir aizvērts, tur ir kaut kas, kāpēc viņš ir aizvērts. Jā, jā. Tad tur, nu, ok. Super, prieks, man baigies prieks, ka mēs te esam tādi forši sanākuši. Opā, ko viņš man tagad dara? Viņš man kaut ko neļauj darīt. Viņš man neļauj. Ops. Nu labi. Kā tur ir, tā tur ir. Viņš man atkal neļauj kaut kāds. Viņš kaut kāds liegums ir uzlicis pavisam negaidot, jo iepriekš nekas tāds man nebija vērojams. Te visādi liegumi ir. Ierakstam kaut kādas paroles prasa. Labi. Tātad šodien būs super svarīga tēma, un tā ir pārliecība. Pārliecība patiesībā ir ļoti spēcīgs, labi teikšu, ingredients tajā visā zupā. Jo patiesībā pārliecība ir tas spēks, kam vispār nekas cits nevar pielīdzināties pārliecība. Tātad pārliecība ir visspēcīgākais spēks. Un īsnībā pārliecība ir arī pretlīdzeklis visādām tur neveiksmēm un visam tam, kur mēs paši sev arī ar savām domām tur mēģinam sev nolikt zemāk nekā mēs patiesībā esam. Tātad, un pārliecība tas jau arī tas pats, kas, nu, principā pārliecība un ticība, viņi tur ir soli solī. Tātad absolūti nepieciešamas pārpilnības daļas pārliecība, ticība. Jā, vienalga, lai kas tas arī nebūtu, pārliecība un ticība, tas ir tas. Un tad, kad mēs ar pārliecību, tieši ar pārliecību, jā, tad rekur, mēs ar pārliecību dodam, un visums mums dod tieši tos rezultātus, uz kuriem mēs tiecamies. Ja mēs ar pārliecību viņam nododam, viņš mums dod viņus. Viņš mums dod vienkārši tāpēc, ka mēs ar pārliecību to dodam. Patiesībā mēs runājam par esības stāvokli, jā. Bez pārliecības, ja mēs jau nemaz nevaram kļūt par kaut kādu esības stāvokli. Pareizi, ja mums nav tā pārliecība, kā mēs varam kļūt, es esmu bagātība. Nē, es jau varu pateikt. Pateikt, tas ir viens, bet piedot pārliecību tam, ko es pasaku, tas ir svarīgi. Un atkal pārliecība. Nu, mēs taču nevaram būt laimīgi, ja mēs neesam pārliecināti, ka mēs esam laimīgi. Nu, tur jābūt pārliecībai. Tāpat tās, mēs taču nevaram uzstādīt savu mērķus, ja mēs neesam pārliecināti, ka mērķi ir arī patiesi, piemēram. Un ka mēs nevarēsim to sasniegt, teiksim. Tā kā pārliecība, īstenībā, rekur pārliecība, ticība, tas jau ir rekur, visu laiku par to runā visi garīgie skolotāji, mums par to ir runājuši, un tas jau pēc būtības atkal nav nekas jauns, jā, Bet tas ir tas moments, kā to pārliecību dabūt sev. Ja? Daudz arī prasa, kā tad to pārliecību, lai es sev dabūju. Bet viņi jau nekā dabūt nevar. Tāpēc, piemēram, kā var uztaisīt kaut kādu viņi var tikai būt. Viņi var tikai būt, viņu nevar nekādīgi uztaisīt.
Mēs varam tikai būt pārliecināti. Tur nav variantu. Mēs varam tikai, es esmu pārliecināts. Bet, ja mēs zinām šitos te visus likumus, šitos te visus kvantu, par ko mēs te runājam, par kvantu laukiem, par visu, ko mēs esam izgājuši cauri, ja mēs to visu zinām, un ja mēs tam visam ticam, ka tas tā arī ir, bet mums ir izdevīgāk ticēt nekā neticēt, tad viss kārtībā, ticība ir rokās. Ja vienkārši man ir zināšanas, ka tas tā ir, tur jau vairs nav jautājums, vai man ir ticība tam vai nav. Es zinu, ka tas tā ir, ja es zinu, tad es ticu. Un tālāk, ja es zinu, ja es zinu konkrēti, ja es zinu, tad es neļauju nevienām noliedzošām, pretrunīgām domām, vienkārši neļauju noliegt to, ko es zinu. Re, kur atkal tur nāks prāts, visu laiku lauzīsies iekšā. Tas ir viennozīmīgi. Viņš nāks un diriģēs atkal savu veco parādi. Bet mēs neļaujam šīm pretrunīgajām domām vispār ienākt. Un tas ir tas, re, kur ar to pašu gumiju var strādāt visādi. Kā jūs gribat, ar stopu var strādāt. Tātad, re, kur ticība var iegūt vislabāk, tad, kad mēs saprotam visuma likumus. Un tad, kad mēs saprotam, kā visums strādā, tad noticēt ir jau daudz vieglāk. Es tā domāju, ka jūs tam varētu noteikti piekrist. Tātad viss ir iespējams precīzi tik, cik mēs par to esam pārliecināti. Absolūti visas lietas, iespējams, neiespējams, ir precīzi tik, cik atkal ir stipra mūsu ticība, pārliecība, cik skaidrs ir mūsu domas, tas viss kopā komplektā. Jo mēs taču zinām, ka vispār patiesībā nekas nav neiespējams. Mēs to zinām, mēs taču tam gājam cauri. Patiesībā nekas nav neiespējams. Tātad, ja nekas nav neiespējams, tad es esmu bagātība. Porši, es esmu pārpilnība. Un es esmu prieks. Super, noticējāt? Porši. Tātad vienkārši ticam, esam pārliecināti. Reku mums visi jau pateica, ka mums nav vispār iemesls neticēt. Es esmu bagātība, es esmu pārpilnība, es esmu prieks. Tātad vēl ticību, arī ar ticību var strādāt, izmantojot neatlaidību un noturību. Arī tādā veidā var principā ticību palielināt. Tātad mēs varam izmantot neatlaidību. Mēs esam ļoti neatlaidīgi pat tad, kad izskatās viss, ka ir labāk padoties. Ja? Nē, mēs pieņemam apzinātu lēmumu un mēs tātad stiprinām ticību. Jo atkal viņi ir saistīti ļoti cieši, vispār jau visi ļoti cieši savā starpā saistīts. Tā kā, ja mēs neatlaidīgi sev turpināsim atkārtot, ka man tur nekas neizdodas, man tur nekas nesanāk, cik mēs daudz sasniegsim, tikpat tieši tik mēs arī sasniegsim, tieši tik. Tad neatlaidība. Ja es esmu, kur man ir mērķis, tas, teiksim, globālais, kur nevajadzētu mainīt, ja savādāk, ja mēs visu laiku tos mērķus mainīsim, tur nesapratīs, ko tu vispār gribi. Ja tad vienkārši neatlaidīgi ejam uz to mērķi, mēs vienkārši ejam, sanāk, ka mēs tai ticībai solīt pa priekšējam ar to savu neatlaidību. Un pateicoties savai neatlaidībai, mēs nostiprinam, principā neatlaidībā ļoti spēcīgi atmaksājās. Tas arī ir ļoti labs instruments, kuru mums vajag izmantot. Bet vienkārši arī tajā pašā, kur mēs atnākam tur tajā pašā tīkla marketingā un sākumā neizdodas. Tā kā liekas, ka tur, es man tūlītās būs tur, jā, un tev paiet laiks un tev nesanāk tā, kā tu esi plānojis un visu, un ļoti daudz cilvēki vienkārši aiziet, pasaka, tas nav mans, vēl kaut ko tur, jā. Bet pa lielam, ja viņš zinātu, kā strādā visuma likumi, ja viņš to zinātu, bet ļoti daudz cilvēku īstenībā nemaz to nezina, tāpēc mēs esam, lai par to mēs arī tālāk vēl runāsim, lai mēs cilvēkiem darītu zināmus arī šos likumus. Protams, kad tur jābūt cilvēkam gatavības pakāpē, lai viņš vispār klausītos.
Jo, rekā, mums arī jau no pirmās nodarbības aizgāja daudzi, nezinu, vai daudz, bet aizgāja tāpēc, ka vienkārši nevar pieņemt vēl. Nav vēl tas apzinātības līmenis, lai vispār sāktu klausīties kaut kādas tādas lietas. Tā kā, bet vienalga, agrāk vai vēlāk katram nāks tas brīdis, ka viņam būs tā atmoda un kad viņš būs spiests, tāpēc, ka patiesībā jau visi notikumi ķēde spiež to cilvēku. Viss tas, kas arī pasaulē notiek, tas spiež to cilvēku, sākt domāt par šiem te patiesības, nu, par patiesību patiesībā, jo cilvēks jau neaizdomās, viņš vienkārši dzīvo savu dzīvi, viņš vispār dzīvo kaut kādā ieliktā tajā, nu, tā kā mēs jau zinām, tur piedzimis, tur esi, tur pēc tam tev tur ir bērndārs, skola, pēc tam tev tur ir darbs, pēc tam tev pensija, pēc tam vispār bezjēdzīgi. Un vispār pat neaizdomājas, kāpēc te vispār uz tās zemes es atnācis. Taču tā nevar būt, ka mēs tā vienkārši esam atnākuši, lai bērndārzā ietu, skolā ietu, pēc tam darbā ietu 40 gadus, pēc tam pensijā ietu, pēc tam nomirtu. Un mēs taču tāpēc neatnācām. Nu, nekā cilvēki vispār pat par to neaizdomājas. Bet mēs zinām šos te likumus, un mēs vēl vairāk uzzināsim, tāpēc, ka mums vēl ir priekšā vēl diezgan daudz nodarbības. Un tāpēc, tā kā mēs zinām, tad mēs varam droši teikt, ka es esmu bagātība, es esmu pārpilnība, es esmu prieks. Un varam paši pasmaidīt, ka mēs tik forši esam. Tad bailes, šaubas, nu viņas ielaužās, gribot, negribot, viņas ielaužās. Rekur, ne uz mirklīti mēs nedrīkstam padoties nevienām šaubām, nevienām bailēm. Momentāli apturēt, momentāli, tikko mēs kaut ko tādu ievērojam, tas pats, ko es jau teicu, pretrunā tam, uz ko mēs ejam, mēs momentāli, mēs vienkārši neļaujam attīstīties. Jo mēs jau paši varam pavērot, kas notiek, ja mēs nenofiksējam. Viņš sāk apaugt, viņš vēl lielāks paliek, un reku, kas notiek. Ja, un notiek tas, kad mēs aizējam atkal atpakaļ tur, no kurienes mēs gribam iziet ārā. Tā kā neveicinām to, neļaujam tam attīstīties, bet es jau arī teicu, nepretojamies. Nepretojamies, drīzāk vērojam kā skatītājs, kurš it kā no malas vērojam. Vērojam, mēs saprotam, mēs vērojam, mēs esam apturējuši un vērotājs esam. Un tad, kad mēs vērotājs jau esam, mēs varam vienkārši jau sākt, no kurienes tas viss atnāca? Kas tas vispār tev tur atnāca? Kāpēc viņš vispār atnāca? Un cik viņš tur ilgi uzkrājās, arī mēs varam piefiksēt. Tad mēs vērojam un saprotam šo domu tumšo izcelsmi. Ja mēs to saprotam, mēs uzreiz varam izliet gaismu tam visam pāri. No tā visa momentāli atbrīvoties. Arī tas ir forši īstenībā instruments. Vizuāli, tev atnāk kaut kāda doma. Uzlēt tādu gaismu, tādu visuma gaismu, ka viņi vienkārši pazudīs vienā setā. Tā kā vēlreiz bailes, šaubas ir reāli tie ienaidnieki, kas traucē realizēt mūsu plānus, kas traucē, mēs paši saprotam. Tātad, lai mēs no tā varētu atbrīvoties, es esmu bagātība, es esmu pārpilnība, es esmu prieks, super. Pretējais, tātad viss pretējais. Ticam un esam pārliecināti. Un mēs taču zinām, ka droši vien, kad visi kādreiz savā laikā, varbūt arī vēl tagad, ka viss ir iespējams tam, kurš tic. Cik reiz jūs tā frāzi esat dzirdējuši? Tu droši vien, ka daudzreiz, ne? Nu jā, ļoti daudz īstenībā un jau sen. Dzirdēts ir, bet kāpēc nav nostrādājis? Un kāpēc daudziem nenostrādā? Nu, reku arī daudz cilvēku iet uz... Nenotic. Vēlreiz? Laikam tāpēc, ka nenotic. Nu, jā, viņš nenotic. Jā, patiesībā rekur daudz cilvēku iet uz baznīcu un par ticību tur runā nepārtraukt, tur par ticību runā. Kāpēc viņu dzīves ir tādas, kādas viņas ir?
Viņas ir spīdošas, pārpilnībā un laimē un priekā. Drīzāk otrādāk uz baznīcu ir tie nelaimīgie cilvēki, kuriem tas viss nav. Jā, bet tad sanāk, kur viņš it kā iet un kur uz iestādi, kuras laika runā par ticību, tad pašā laikā viņam tās ticības nav. Kāpēc? Tās jau ir tā atbilde, jau mēs jau pateicām to atbildi. Tas ir tas, ka viņam nav tās zināšanas. Ja viņam būtu zināšanas, viņam būtu pārliecība, viņam būtu ticība. Viņam nav šīs zināšanas, par kurām mēs tagad runājam. Es esmu bagātība, es esmu pārpilnība, es esmu prieks. Tātad ticība ir, ja es zinu tos likumus, es viņus vienkārši zinu. Bet, piemēram, ja jūs zinat kaut ko, tā, ka, vispār, zinat. Es parasti uzdodu ar ēdieniem kaut kādu. Jūs zinat, kā pankūks cept? Katrs kaut kā savādāk tās receptes tājas, bet jūs zinat, jā? Jums ir kaut kādas šaubas, kā viņas tur pareizi uztaisīt? Netak. Jums ir kaut kādas ticības trūkums, ka jums, bāds neiznāks tā pankūka. Kas tur nesanāks? Kādreiz nesanāk īstenībā. Bet, tu jau necep par to, ka tev nesanāks. Nē. Jā. Tātad tu tici, ka tev sanāks, tu jau viņus gatavo ar ticību, ka tev sanāks. Kāpēc? Tāpēc, ka tu zini. Tāpēc, ka tu zini, ka tev sanāks. Ja mēs tagad zinām. Ko? Nevar nesanākt. Tieši tā. Un tagad tieši tas pats ir šeit. Identiski tieši tas pats ir šeit. Ja es zinu, kā strādā šie te visi likumi, tad vienkārši nevar nesanākt. Vienkārši nav iespējams nesanākt. Tad reku ticība. Patiesībā ticība ir, Dieva pasaulē ticība ir vienīgais, kas strādā. Un tieši ar ticību tiek radīti visi brīnumi, mēs taču to zinām. Rekur, ticības spēks ir spējīgs kalnus pārvietot. Kurš ir pārvietojis kalnus? Tad nevienam nav šīs ticības. Tik, cik vajag, lai kalnus pārvietot. Bet, zin kā, es domāju, ka mēs pienāksim līdz tam momentam, ka mēs ar domu spēku varēsim da jebko izdarīt. Tas ir tas nākošais evolūcijas kaut kāds etaps. Protams, kad mēs neaizējam vienlaicīgi, mēs vienlaicīgi neattīstamies, neejam pa šo evolūcijas šito te aplīti, bet tas ir tas, droši vien, kad jau tur, kur tie, kas jau izgājuši, te jau droši vien to prot darīt. Pārvietot, ko tik vien var, to viņi visu var izdarīt. Tāpēc, ka es esmu bagātība, es esmu pārpilnība un es esmu prieks un nav nekas neiespējams. Tātad, vēlreiz, šaubas, nepārliecība sakņojas tieši tajās mūsu ieliktajās zināšanās, kuras mums tika ieliktas, tad, kad mēs augām. No bērna kājas jau sākot. Tur viņš arī sakņojās. Tā kā mēs esam visi bagātība, pārpilnība, prieks, ja? Tad mēs saprotam, cik mums ir tieši šeit un tagad, cik mums ir milzīgi daudz iespējas, kur viss lauks, un uz tā lauka ir visi varianti. Mums ir nenormāli daudz iespējas, vispār neskaitāmas iespējas. Mēs vienkārši vispār pat nevaram izsmelt tās iespējas. Un tad vienīgais, kas mūs ierobežo, ir atkal mūsu ticība. Un tagad vēlreiz, ja mēs zinām visu, kā tas strādā, mums ir pamats neticēt? Mēs jau varam neticēt, bet atkal, ja mēs zinām, tad mēs parasti it kā ticam. Un vēl, ja pat mēs gribam kaut ko apšaubīt, tad vēlreiz, mums ir izdevīgāk ticēt. Mums vienkārši ir izdevīgāk ticēt. Reku placebo kā strādā. Viņš tieši tā arī strādā. Es vienkārši ticu. Ja es tur paņemu kaut kādu, tur nezinu, ko man tur pastāstīja, ka viņš tur tagad tev izdarīs šito, to, un reāli viss notiek. Viss nostrādā, tāpēc, ka es tam ticēju. Tāpēc, ka es ticēju, ka tas tā strādās. Tā, viss strādā. Tā. Tātad pēc mūsu ticības mums tiks dots, tāds arī ir. Un atkal, cilvēki domā, ka tur ir kaut kādi izredzētie, ja? Ka Dievs tur kaut kam vairāk dod, kaut kam mazāk dod. Bet patiesībā kā viss strādā? Patiesībā strādā tā, ka tad, kad mēs ar šo ticību un pārliecību nododam visumam to savu vēlmi, tad visums vienkārši pārvieto šos te savus celtniecības ķieģelīšus, šīs te kvantu daļiņas, ja, atkarībā no tās informācijas, kur ir saņemta.
Un ja tas ir vēl ar pārliecību, viņam arī jānāk ar pārliecību, viņš savādāk tev dos kaut ko nesaprotamu, ja? Un re, kur informācija tiek nodota un viss notiek, viss tā strādā. Un tā tad bailes. Bailes pēc būtības, nu ne tikai bailes. Īstenībā, jebkas, mēs jau par to arī runājam, ka viss ir ilūzija. Ja mēs zinām, ka viss ir ilūzija, ja, un bailes ir patiesībā tad arī ilūzija, bet mums viņas šķiet, ka viņas ir īstas. No kā mums ir jābaidās, ja mēs zinām, ka viss ir ilūzija? No kā mums ir jābaidās, ja mēs zinām, ka mūsos viss jau ir ielikts? Pilnīgi viss. Un ka vispār viss ir tā izdomāts, lai mums vispār nekas netrūktu. Vispār nekas netrūkst. Ja mēs gribam nabadzību, mēs dzīvojam nabadzībā. Ja mēs gribam bagātību, mēs dzīvojam bagātību. Bet tur atkal tāpat ticība. Tāpēc mēs visu laiku atkārtojam, es esmu bagātība, es esmu pārpilnība, es esmu prieks. Tātad ilūzijas. Par šīm te ilūzijām. Ja mēs zinām, ka principā visas izpausmes ir ilūzijas, tad mūsu uzdevums ir šīs te ilūzijas vienkārši novākt. Viss. Novācam visas ilūzijas, kas mums nav izdevīgas, un dzīvojam pārpilnībā. Dzīvojam pārpilnībā un priecājamies. Izvēlamies pārpilnību, mēs vienkārši izvēlamies to. Un tātad mēs atkal varam būt absolūti droši, ka realitātē vispār nav nekā no kā baidīties. Vispār nav nekā no kā baidīties. Jo, nu kā jābaidās ir? Nu kā ir jābaidās, ja mēs esam pašas pārpilnības? Ja mēs paši esam viss, kas ir, no kā mums jābaidās? No kā jābaidās? Vispār dīvaini. Ja mēs tagad sākam to saprast, tad liekas, pat tik dīvaini tie cilvēki. Nē, nu kā, dīvaini. Viņi vienkārši nezin, kā tas viss strādā. Tāpēc, ka es esmu bagātība, es esmu pārpilnība, es esmu prieks, es esmu viss, kas ir. Es esmu viss, kas ir. Un tālāk, kas notiek tad? Tas, kad ir šie te pretpoli, tas jau arī nav nejauši. Tā pati nabadzība. Tur jau var atrast ļoti daudz mācības. Ļoti daudz mācības tajos pretpolos. Ja nebūtu tie pretpoli, kā mēs varētu zināt, kas ir bagātība? Tāpēc tas arī ir viss pie tā paša veseluma pieder. Tagad tālāk. Tad, kad mums dzīvē iet ļoti slikti, kas parasti notiek, tad, kad mums dzīvē sāk iet ļoti slikti? Droši vien, ka katram no mums kādreiz ir bijis kaut kāda situācija, kur ir baigi slikti. Ja? Kas mums tad patiesībā, ja mums tagad kaut kas tāds, tāpēc, ka tāpatās mums arī visādi pārbaudījumi tiks doti, tā kā eksāmenis mums arī ir jāliek. Mēs saprotam, ka tā ir kaut kāda mācība, ja? Un līdz ar to, ja tā ir mācība, tad izējot šo te mācību, man tiek iedots kaut kāds atkal iespējas, un patiesībā bailes, vai kaut kādas tur raizes vai uztraukums, tā patiesībā tā ir slimība, vispār tā ir slimība. Kāpēc? Tāpēc, ka ja mēs esam tādā situācijā nonākuši un mūs pārņem visas tās domas par to, mēs tad piesaistīsim vēl vairāk to, un ja mēs tagad esam tajā visā atkal iekšā, tad kur tur ir izaugsme, patiesībā, ja mēs esam, patiesībā sanāk, ka bailes atņem izaugsmes iespējas. Ja mēs saprotam, ka bailes ir ilūzijas, tad mēs vienkārši viņas ignorējam, mēs vienkārši saprotam, ka viņš ir izdomāts kaut kas, viņš ir reāli izdomāts. Bailes tātad neļauj cilvēkam uzsākt kaut ko jaunu, un bailes liek dzīvot cilvēkam visu laiku kaut kādā nemierā. Un arī bailes vēl pie tam pievelk to, no kā mēs baidamies. Ja mēs baidamies no trūkuma, no nabadzības, tad mēs piesaistīsim. Tātad
Mums ir izdevīgi baidīties no trūkuma un nabadzības vispār. Vat tieši otrādāk ir jāpasmaida un jāpasaka, es esmu bagātība, es esmu pārpilnība un es esmu prieks. Es esmu un es tāds vienkārši savādāks nevaru būt. Tātad tālāk arī. Bet vispār jau, ja mēs skatāmies par to, tur arī varbūt, es nezinu, vai šodien vai nākošais būs tur tāds piemērs forši, ka mēs nedrīkstam arī pieķerties nekam. Jo pat arī tad, kad mums ir, piemēram, liekas, oh, baigi forši, tik forši, un gribās to noturēt, mums nav jāpieķerās vispār nekam. Tāpēc, kad viss iet, un nāk un iet, viss plūst un mainās, un visu laiku tā kustība notiek, un nevajag pieķerties nekam, vispār nekam nevajag pieķerties. Ja mēs kaut ko gribam noturēt, tad patiešām ir īstais laiks to atlaist. Vienkārši vispār neko necensties noturēt. Jo vispār jau nemaz nav iespējams noturēt. Tātad. Nu, te ir tāds piemērs, bet es sev iedevu citu piemēru, kur par ticību. Par ticību. Es par pankūkām jums devu, tie ir par ūdens glāzi. Nu, tad, kad jūs esat ielējis ūdens glāzi, jūs taču ticat tam, ka jūs viņu paņemsiet un izdzersiet, ne? Vai jums galvā šaubas kaut kāds ienāk? Nu, taču jūs zināt, ka jūs viņu ielējāt, lai jūs viņu izdzertu. Tātad, tas ir tas pats, kas ar to pankūku. Tas ir tas ticības pārliecības līmenis, kuram katram no mums ir jābūt attiecībā pret sevi, attiecībā pret visumu likumiem. Principā attiecībā pret visu, ko mēs vēlamies. Un vēl, mēs taču arī zinām, ka tas, ko mēs vēlamies, tas viss jau ir. Kā jums ar to ir? Kā jums ir ar to pārliecību, ka viss, ko mēs vēlamies, viss jau ir? Ir kaut kāda sajūta, ka jums kaut kā nav? Ok, pasties apkārt, tu liekas, pagaida, kā tur bija, mēs pagājušajā reizē runājām par to, vai vajag fiziskai realitātei vispār pievērst uzmanību. Jā, tad ja mums liekas, ka mums kaut kas nav, tad tieši tagad mēs nolēmam, ka tas man ir, tāpēc, ka es esmu bagātība, es esmu pārpilnība un es esmu prieks un man nekas netrūkst. Kā man var būt kaut kāds trūkums, ja es esmu bagātība, pārpilnība, prieks? Man nav nekāda trūkuma. Un fiziskā pasaule mūs absolūti neietekmē. Tāpēc nekad nesakam, man taču tas nav. Man taču nav tagad, nezinu, nauda, lai tur izdarītu to un to. Man tagad taču nav laiks, man tagad taču tur nav vēl kaut kas. Kur jau noliegumu, mēs paši uzliekam noliegumu. Un visi, ja mēs to uzliekam, visu mums precīzi izpildīs to. Nu, tik precīzi, cik vispār var izpildīt. Tāpēc, ka viņš, principā, visas mūsu komandas precīzi pilda. Absolūti visas komandas, ko mēs dodam, viņš precīzi izpilda. Jā. Tāpēc mēs veidojam ieradumu, lai mēs būtu bagātības, pārpilnības, prieks, un viss notiks. Ja? Nenoliedzam to, ka mēs esam bagātības, pārpilnības, prieks, tāpēc, ka mēs tādi esam. Kurš vēl netic tam? Tad nekad mēs nedomājam, nekad nepieļaujam domu, ka mums kaut kas var nebūt, ka mums kaut kas nav. Vispār nepieļaujam tādu domu. Kur momentāli es esmu bagātība, es esmu pārpilnība, es esmu prieks, tāpēc, ka es tas esmu, tāpēc, ka es esmu viss, kas ir. Kā man var kaut kas pietrūkt, es esmu viss, kas ir. Tad kas to dara? To dara prāts. To dara aprobežotais prāts. Mēs ar prātu strādājam. Mēs prātu arī apmācam. Jo tieši tāpat kā prāts kādreiz ir ticis apmācīts uz visiem tiem ierobežojošiem uzskatiem, pie kādiem mēs pieturamies vēl joprojām, tieši tāpat mēs tagad apmācam prātu uz pretējo. Kaut kad jau viņš arī apmācīsies. Un tad, kad viņš apmācīsies, mums pat nebūs vairs kas traucē. Jo viņš jau sapratīs, viņš mums būs palīgs, jo prāts jau patiesībā ir mūsu palīgs.
Tā kā mēs viņu varēsim izmantot kā superinstrumentu, jo vispār viņš kā instruments ir ļoti spēcīgs. Tā. Tātad, kā visātrāk ir, visvienkāršāk ir sasniegt visu, ko mēs vēlamies? Ticēt tam, būt pārliecinātam par to. Vienkārši nolemt, ka tev tas ir. Viss, man tas ir. Viņš arī ir. Ir tikai atkal jautājums, kad mēs mūsu tajā fiziskajā pasaulē viņu ieraudzīsim. Tur arī ir tie faktori, cik viņš ātri mēs viņu ieraudzīsim. Tāpēc, ka, ja tu netraucē visumam to realizēt, ja to tā ticība, pārliecība ir, tad tas daudz ātrāk realizēsies. Ja tu liksi atkal prātojumus visādus priekšā un visādas atkal, ja, tas ies ilgāk. Tas ies ilgāk, un ja tu vispār kaut kādā brīdī aizmirsīsi par to, tad tu vispār nesaņemsi to visu. Nu, tu vienkārši aizies atpakaļ, tu aizlīdies atpakaļ. Mēs par cik no turienes gribam tikt, bišķiņ pacelties augstāk, tad droši vien, kad zinot arī to, kā visi šie te likumi strādā, un tas būtu muļķīgi strādāt pret šiem te likumiem. Zinot, kā viņi strādā. Mūsu labā mēs taču neļausim, lai sev nodarīt pāri. Es esmu pārpilnība, es esmu bagātība, es esmu prieks. Zināšanas, kur zināšanas par to, kas tas esmu. Kurš to vēl nezina? Kurš vēl nezina, ka jūs esat bagātība, pārpilnība, prieks un viss, ko vēl var vēlēties? Mēs taču zinām, ka mēs tas esam. Reiz, mēs taču tas esam. Kurš to var apstrīdēt, ka mēs tas neesam? Un rekur, tas ir tas zināšanu līmenis. Tas zināšanu līmenis, un ja ir tas zināšanu līmenis, tad tur jau arī ticība un pārliecība viss ir. Pat ja apkārt fiziskajā pasaulē liecina visu par kaut ko pretējo. Mēs taču zinām, ka fiziskā pasaule tas ir, mēs vispār viņu ignorējam. Ja mēs gribam kaut ko mainīt, tad mēs mainām sevi iekšā. Tad es esmu bagātība, es esmu pārpilnība un es esmu prieks. Ziniet tādu trijādi. Lūdzu, un tev vienmēr tiks dots. Meklē, un tu vienmēr atradīsi. Klauvē, un tev tiks atvērts. Kurš tu to ir dzirdējis? Visi to ir dzirdējuši, droši vien. Protams. Jā, un šim te visam rekuri, lai tas strādātu, atkal ir vajadzīga ticība. Jo tieši ticība atkal dara visas lietas iespējamas. Tātad vēlamies, plānojam, un mēs saņemsim to, ko vēlamies, ja mēs to ar pārliecību, ar ticību, ja, bez nekādām šaubām, bez nekādām vēl kaut kas tur vēl varbūt tikt pievienots, uzkaisīts kaut kas ne tās, ja, tas viss, to visu mēs vienkārši, ja mēs zinām, ka tas ir, tad tur tam vispār nav vietas vairāk. Tā kā, rekur, mēs tiecamies šobrīd pēc patiesības. Ja? Kāds var pateikt, kā tu zini, ka tā ir patiesība? Kā vispār kāds var zināt, ka tā ir patiesība? Bet rekur, tas ir tieši tā ir tieši kvantu fizika, kas to ir pierādījis. Man nav nekas jāzina, tie ir zinātniskie pierādījumi. Tas, ko agrāk mums mācīja garīgie skolotāji, visādi dažādi reliģija garīgie skolotāji, viņiem principā runā par vienu un to pašu. To pašu apstiprina kvantu fizika. Kā man var būt iemesls neticēt? Kā man var būt iemesls, pateikt, kā tu zini, ka tā ir patiesība? Kā tu vari zināt, ka ūdens ir ūdens, ko tu dzer? Varbūt nemaz tas nav ūdens, ko tu dzer. Tāpēc saproti, ka tur atkal ir viss. Ja es zinu, ka tas ir ūdens, tad viņš priekš manis ir ūdens. Es tikpat labu varu iedomāties, ka tas vispār nav ūdens. Atkal ticība manējā strādās. Jūs taču zināt arī par to, bija tur arī tā priča par to, es tagad viņu nestāstīšu, bet tur bija doma tāda, ka zupā pēc būtības nebija nekāda inda ielikta, bet
Es neatceros vairs to priču precīzi, bet tas, kas nezināja, kad tas, kas, pagaid, kā tur bija, tā Inda tur bija, tā Inda tur nebija, vai viņa tur bija vai nebija, es vairs neatceros, bet tas, kas zināja, ne, tur laikam bija tā Inda, tas, kas zināja, ka tā Inda viņš nomira, tas, kas nezināja, viņam nekāda vaina vispār nebija. Ticība. Ticība, reku viņš ticīja. Piedod, ka pārtraucu, tikko man bija trāpījās tāds video. Absolūti reāls gadījums, absolūti atkal zinātniski, medicīniski zinātnisks. Aizmirsu ātrumā tagad to uzvārdu cilvēkam, tam daktarim, kurš šo tematiku tika pacēlis jau daudzus gadus atpakaļ, bet, protams, viņš tika noliegts. Un, protams, viņš tika ignorēts, un tagad tas ir pierādījies. Viņš bija pētījis, teiksim, cilvēkus ar uzmanības dalīšanos, ja, kur ir šīs te divējādās. Viena, teiksim, Anna ir ar diabētu slima tajā pašā ķermenī, un otra Elza, piemēram, ir absolūti vesela. Un atnāk cilvēks pie ārsta, nu, kas tu esi? Es esmu Anna. Diabēta līmenis stipri pārsniedz visu to pašu, pēc kāda brīža viņa kļūst Elza un absolūti 0 rādītāju. Vot te arī tas moments ir, un tas pats attiecas arī uz absolūti uz jebkuru diagnozi. Tieši tā, tāds arī strādā. Tātad rekur. Ticība. Ticība ir principā vienīgais, īstenībā ticība ir vienīgais zināmais pretlīdzeklis pret kaut kādām neveiksmēm, pret jebko īstenībā. Tagad vēl. Kuriem tad šīs te neveiksmes, pie kuriem tad klauvē tie, kuri kā reizi tur raizējās par kaut ko, tie, kur tur domā par kaut kādiem tur sliktiem iznākumiem, tie, kuri sev pakļauj šaubām, tie, kuri sev pakļauj bailēm, nu, reku viņiem arī to dabū. Tāpēc, ko mēs varam darīt? Patiesībā mēs varam arī ticību iegūt ar to pašu vārdu un domu un vārdu palīdzību. Es esmu bagātība, es esmu pārpilnība, es esmu prieks. Kā no sākuma teica, ka viņš grūda, tagad jau tu jau sāc pieņemt to visu. Tu jau sāc pieņemt. Un reku mēs vienkārši atkārtojam un vēlreiz atkārtojam un atkārtojam katru dienu, visu laiku atkārtojam, nepārtraukti atkārtojam un reku zemapziņā viņu pieņem. Tā kā tādā veidā viņš arī strādā. Jo es esmu bagātība, es esmu pārpilnība, es esmu prieks. Tā. Jāskrien man ātrāk uz priekšu, tāpēc, ka mēs te vajag ilgi esam. Bet, zin kā, kāpēc es tik ilgi it kā maļu vienu un to pašu? Tāpēc, ka viņš arī iet zemapziņā. Šitas te ir tā pati patiesībā, tā ir arī, viņi arī var nosaukt par programmēšanu, par zombēšanu, vienalga kā gribat. Vairākas reizes vienu un to pašu runā, un viņš tings nosēžās. Tātad, kas ir kaut kāds uztraukums, kaut kādas pārliecības trūkums, kaut kādas bailes, kaut kādas šaubas? Tas ir, principā, tā ir nepareizi un veltīgi iztērēta enerģija. Mums vajag veltīgi tērēt savu enerģiju? Tur jau no visām pusēm var skatīties. Tur var skatīties, mēs arī zinām tās vibrācijas. Ja mēs esam zem 0, mums vajag viņas? Droši vien, ka nevajag. Tāpēc, ka es esmu pārpilnība, es esmu bagātība, es esmu prieks. Un es izvēlos pārpilnību, bagātību un prieku. Tā ir mana izvēle. Tāpēc, kad es gribu, tas nevis es tikai gribu, es esmu, tur nevajag ko gribēt, es esmu. Tagad skatāmies vēlreiz. Vēlreiz es atgādinu, jā, mēs gribam sevi izārstēt no bailēm, no kaut kādām šaubām, no kaut kādām raizēm. Mums vienkārši paskatāmies viņām acīs un izanalizējam. Pa sastāvdaļiņām izliekam, paskatāmies, kur ir šis te melīgais redzējums, kāpēc ne tikai redzējums, viss tas, no kurienes viņš nāk.
Ko mums vajadzēja darīt? Kurš atcerās? Vērot. Vēlreiz? Kā vērotājiem uzdot jautājumus un parunāties ar to. Parunāties, ok. Ko vēl var darīt? Parunājies? No kurienes tu nāc? Kāds ir tavs mērķis? Aha, nekā nebija. Visu sapratu un izleju gaismu pāri visam tam, un viņš pazūd kā nebijis. Viņš vienkārši pazūd. To mēs varam darīt ar visām kaut kādām negatīvām lietām. Eju, kas tu tāds esi? Ko tu vispār tagad ko tu vispār gribi tagad? Ko viņš var gribēt? Ko viņš var gribēt? Ko viņš var gribēt? Pēc būtības tas ir prāts. Pēc būtības tas ir prāts. Tas, kas visu laiku vārās, tas, kas visu laiku analizē, tas, kas visu laiku šaubās, tas, kas visu laiku prāto, zinot rekur to visu, ka tas viss ir ilūzija, mēs viņu atkal apgriežam tā, kā mums vajag, uztaisam tā kā to principā jau ilūzija ir viss, mēs uzliekam tādu ilūziju, kāda mums ir izdevīga, un viss notiek. Rekur tas vienkārši kļūstam apzinīgi apzināti, palielinam savu apzinātības līmeni, to mēs arī tagad visu laiku nodarbojamies, un pat sīkumos palielinam šo te apzinātības līmeni, un palielinām, rekur, mēs zinām patiesību, un ja mēs zinām patiesību, tad mūsos ir pārliecība, mūsos ir ticība, un es esmu bagātība, es esmu pārpilnība, es esmu prieks. Dzīvojam ar šo te patiesību. Apliecinam to, zinām, domājam, runājam, dzīvojam ar šo te patiesību, jo tā ir patiesība. Un reku, ja mēs tā daram, ja mēs runājam, zinām, domājam, ja, reku, tas arī pātrina to rezultātu sasniegšanu. Jo tad, kad mēs jau to zinām, tur jau vairs nav vietas nekādām bailēm. Es esmu bagātība. Es esmu pārpilnība. Es esmu prieks. Tātad mēs zinām kaut kādu daļiņu no šiem te visuma likumiem, bet mēs vēl pēc tam, mēs vēl vairāk uzzināsim, mums vēl nākamajās nodarbībās vēl vairāk uzzināsim. Un tieši zināšana, šo likumu zināšanu garantē precīzu rezultātu. Tad, kad mēs visumam dodam izsmeļošu, skaidru, rekur patstāvīgu tēlu, ja? Uzturam to ar domām, ar pārliecību, ar ticību, tur jau nav variantu viņam nerealizēties. Ja mēs zinām, ka šie likumi strādā, un viņi strādā saskaņā ar augstāko saprātu, tur nevar neko vispār mūsu spēkos neko izdarīt, tad viņš strādā tā viss. Un, patiesībā šis te augstākais saprāts, mēs taču zinām, ka viņš strādā tādā līmenī, ko mēs pat iedomāties vispār nevaram pēc būtības. Tur jau atkal ir tas ticības spēks, jo ja mēs apšaubām, ka tur viss ir iespējams, ka augstākam spēkam viss ir iespējams, tad precīzi mēs to arī saņemsim. Tieši tik, cik mēs apšaubām, tieši tik mēs saņemsim. Ka tev jau tur, jā, tur kaut kas ir, kaut ko tu sāc sev piekabināt klāt, jā, un viss tu to saņem. Tieši precīzi, viss precīzāk, nevar vairāk. Tātad neskatāmies uz fiziskajām izpausmēm, neskatāmies absolūti un vispār neļaujam noteikt fiziskām izpausmēm mūsu domas, vispār neļaujam. Vispār neļaujam. Jo rekur ir kaut kāda, rekur fiziskajā realitātē mēs kaut ko redzam, tur rekur mums jau rodas kaut kādas savas domas, un rekur tās domas jau uzreiz jau patiešām jau radīs to fizisko realitāti. Tad mēs zinot to, kā strādā šis likums, stop, paga, man te bišķiņ savādāk kaut kas ir ieplānots. Tātad uztraukumam ir kaut kāda pamata vispār? Ir kaut kāda pamata uztraukumam?
Ja viss jau šajā pasaulē patiesībā priekš jums ir iedots, pirms vēl lūdzam, jau viss ir iedots. Viss, kas vispār var eksistēt, jau eksistē. Tieši tagad viņš tas viss jau eksistē. Īsnībā ieskaitot arī problēmas, un uzreiz arī ieskaitot arī risinājumus. Starp citu, zini, kad visforšāk cilvēks iegūst mācības? Nu, kad visforšāk viņš iegūst, visvairāk iegūst mācības? Pārbaudījumos. Vissliktākajos laikos. Tad, kad viņiem ir pienākuši vissliktākie laiki. Jo rekur, tāpēc jau arī spiež pie, es arī teicu, ka spiedīs, jo mēs jau nesam atnākuši šeit, ne jau tā vienkārši. Mēs esam atnākuši, lai augtu, lai apzinātību, lai principā, lai pilnveidotos, nevis vienkārši nodzīvotu bezjēdzīgu dzīvi, tāpēc arī spiež un viss kaut kāda arī tīrīšana notiek, ja tu, nu, viss tas, kas notiek, visi tie procesi, kas notiek, viņi notiek absolūti precīzi, absolūti precīzi. Tātad, rekur, viss, kas no mums ir prasīts, ir mācīties, apzināties, un arī, rekur, mums ir kaut kāda situācija, ja mums ir kaut kādas ciešanas, tad, principā, ciešanas ir kļūdu norādītājs. Tad ir kaut kāds errors, kaut kāda kļūda, un tur rodās tādas ciešanas. Un reku mēs varam vienkārši, rekur ir norādīts, mēs varam apzināties, mēs varam ieraudzīt. Tagad mēs varam jau pēc šiem te jau, ko mēs jau tagad zinām, saprast, no kurienes tās ciešanas mums ir nākušas. Jā, viņas jau arī ir nākušas no tām pašām mūsu pārliecībām, domām, tā paša mūsu esības stāvot, kādā mēs visu laiku esam atradušies. Reku, tur jau ir tas ciešana, viss viņš no turienes ir, ja mēs tagad to saprotam, mēs to visu varam mainīt. Tātad. Mainām, izdarām labojumus, un mēs saņemsim citus augļus. Mēs saņemsim tos augļus, kurus mēs gribam saņemt. Tātad, principā ciešanas arī ir instruments. Arī ir instruments, caur kurām cilvēks aiziet. Tas ir tas pretpols savādāk, jo, ja nebūtu tie pretpoli, mēs nezinātu. Ja? Bet tad, ja mēs visu zinām, tad viss tā esība ir. Ja mēs to visu zinām, kad viss tur tā strādā, par ko mums jāuztraucās vispār? Vispār, par ko mums jāuztraucās? Vispār ne par ko. Rekur, likumi, viņi ir nemainīgi, viņi tā strādā, un mēs zinot, kā šie likumi strādā, pēc šiem likumiem arī gan visu, ko mēs darām, mēs caurmērā ejam cauri, izskatām, mēs iesim vēl cauri vairākiem likumiem. Ja, un skatāmies, kurā vietā mums ir kļūme kaut kāda, kurā vietā mēs esam pret šo te likumu. Ejam vienkārši pret šo likumu, līdz ar to saņemam pretēju rezultātu. Tā, es esmu bagātība, es esmu pārpilnība, es esmu prieks. Tā, labi, labi, iesim tālāk pie likuma. Principā likums, cēloņu un seku likumu. Mēs taču zinām, ka visam, kas notiek pasaulē, ir cēlonis. Vai ne? Un mēs arī bieži esam gribējuši zināt, kāpēc notiek tie vai citi notikumi, piemēram, kaut vai ar mums, kāpēc notiek tās vai kaut kādas citas lietas. Un kā mēs varam izdarīt tā, lai notiktu tas, ko gribam mēs. Tātad atkal, pirmais solis ir saprast šos te dotajā brīdī cēloņu un seku likumu. Cēloņu seku likums īstenībā ir atkal pats svarīgākais likums visumā. Un, ja mēs atkal dzīvojam pēc šī likuma, cēloņu seku likuma, mēs vienkārši atkal nevaram nekļūt bagāts. Nevaram nekļūt bagāts. Ja mēs saprotam cēloņu un seku likumu, ja, tad
Mēs vienkārši atbilstoši darīsim tā, lai visi notikumi notiktu tā, kā mēs gribam. Tāpēc, ka mēs zinām, kā šis likums strādā. Tad vienkārši mums ir jāiemācās, mums ir labi jāzina šie te likumi. Ja mēs viņus zinām, tad tur viss strādā mūsu labā. Tātad, rekur, mēs zinām, ka mēs esam viss, kas ir. Es esmu bagātība, es esmu pārpilnība, es esmu prieks. Un es to zinot, es to visu zinot, manī ir šis te ticības spēks, tad manī tas foršais radīšanas instruments, tad pārliecība, ticība, mēs to pieslēdzam, jā, viss super strādā. Tātad, kvantu fizika, tātad skaidri, precīzi izskaidro, kā strādā, kā strādā visi subātomu līmenī, pirmā nodarbība. Vēlreiz noteikti, tad, kad, tagad droši vien jūs nevarat iziet cauri visiem tiem video, kurus mēs jau klausījāmies, bet, kad mēs iziesim, noteikti vēlreiz tiniet to, tiniet, es atkal vēlreiz to atkārtoju, tiniet un tiniet, tāpēc, lai vēlreiz visdrīzāk prātu pārliecinātu par to, kā strādā kvantu fizika. Jo prāts jau ir tas, kas tur uzdod visādus jautājumus un apšauba kaut ko un kaut kam netic un vēl kaut kas, tas ir prāts. Tāpēc, ja mēs to visu laiku stāstīsim, liksim iekšā un rekur tā tas ir pierādīts, tātad rekur kvantu fizikā precīzi izskaidro, kā strādā subātomu līmenī visas lietas, un rekur viss tātad, tāds starp citu, ir pierādīts, ka kā lai to pasaka, tātad subātomu līmenī. Tātad, labi. Ir pierādīts, tas arī ir pierādīts. Viņš tā kā. Tātad, tas, ko mēs esam izdarījuši citiem principā, tas arī ir pierādīts. Mēs to daudzas reizes piedzīvosim paši. Bet mēs to piedzīvosim paši vēl daudz reizes vairāk, nekā mēs izdarījām tur citam. Un te atkal ir, ja mēs skatāmies, ja mēs esam kļuvis par iemeslu tam, lai citi sajūt šo bagātību un laimi, tad tas daudz kārtīgi atgriezīsies pie mums atpakaļ. Un mēs daudz kārtīgi vairāk paši to pārdzīvosim. Un saucās tas pievilkšanās likums. Jā. Tātad mēs daudz vairāk pārdzīvosim nekā to, ko mēs likām citiem pārdzīvot. Daudz vairāk pārdzīvosim nekā likām citiem. Tātad it kā mēs esam kļuvis par cēloni citiem, ja, un mēs atgriezeniski dabūjam pretī daudz vairāk. Atgriezeniskās saites cilpa kaut kur neirofizioloģijā tas ir pat, jā, tā nodēvēts. Tā kā mēs, rekur, zinot atkal, kā strādā šis likums, mēs varam vienkārši šo te izmantot šīs zināšanas savas bagātības iegūšanai, tāpēc, ka nododot citiem šo te, mēs atpakaļ saņemam daudz vairāk. Jo, rekur, tur arī tas pats par to, par to pašu vērošanu, rekur, ja mēs, nevar būt, nekas nevar būt vērojams bez vērotāja, ja, rekur, ja mēs, labi, principā tas atkal ar kvantu fizikām saistīts ir, bet kvantu fizika kā reiz pierāda, ka mēs paši esam cēlonis visam, ko mēs redzam savā pasaulē. Pilnībā mēs paši esam cēlonis visam. Un tāpēc es esmu bagātība, es esmu cēlonis bagātībai, es esmu cēlonis pārpilnībai, es esmu cēlonis priekam. Kļūstam par cēloni arī tam, ko citi
ko citi pārdzīvos caur mūsu iedarbību uz citiem. Un atkal, zinām, mēs kā tas likums strādā, mums vienkārši ir izdevīgi. Mums vienkārši to ir izdevīgi darīt. Tāda tur es to neskatos, tur ir arī par nākotnes, īstenībā baigi labā doma par nākotnes biznesu. Nākotnes bizness būs izdomāts tā, lai nodomu, lai mēs ar savu nodomu radītu izaugsmes iemeslus, principā nākotnes bizness būs izdomāts tā, speciāli izdomāts tā, lai pats galvenais tajā būtu dot, nevis ņemt, bet dot. Ja, tad rekur darīt, teiksim, labi, rekur mēs par bagātību runājam, darīt citus cilvēkus bagātus. Nākotnes bizness. Vajag labā doma īstenībā. Ja mums ir, ja šis te kaut kad realizēsies, bet viņš droši vien, kad arī realizēsies, tāpēc, ka ja tas jau kā nodoms kādam ir, tad tas nozīmē, ka viņš jau kaut kur jau ir realizēts tajā laukā, tad tur vispār nav pamata domāt, ka viņš kaut kad var nerealizēties. Super biznes. Jā, palielinās principā, palielinās apzinātība, palielinās labklājība. Viss tas ir kolosāls biznes. Jā, mums jau tagad biznes ir kāds, mums tagad biznes ir ņemt. Tur būs biznes dot pretēji. Reko, jo mēs vairāk dodam, jo mēs vairāk bagātības paši iegūstam. Tāds likums strādā. Matrica tā ir patērētāja pasaule. Jā. Tātad, ja mēs gribam saņemt, mums ir izdevīgi dot. Tas īstenībā ir visīsākais ceļš. To jau mūsu tencīši zināja, dots devējiem atdodas. Es esmu bagātība. Un caur šo te stāvokli mēs jau dodam. Es esmu pārpilnība. Es esmu prieks. Mēs jau dodam. Caur savu stāvokli mēs jau dodam. Un mēs vienmēr saņemam to, ko mēs sējam. Un mūsu interesēs vienmēr ir sēt tikai labas sēklas, tāpēc es esmu pārpilnība, es esmu bagātība, es esmu prieks. Un apējam visādas šīs te, tas, kas ir šobrīd mūsu pasaulē, dominē tur naids un dusmas un alkatības kopums, vienkārši apējam, jo tas mums vienkārši nav izdevīgi. Mums noteikti tas nav izdevīgi. Bet vēl ir tāda lieta, ka mēs zinām, par cik visums ir vienota sistēma. Ja, tad te ir tā runa par kolektīvo apziņu. Par kolektīvo apziņu, kur arī patiesībā katrs ietekmē. Katrs viens īstenībā ietekmē ar to savu ķēdi, ietekmē visus pārējos, ja? Bet ja tur tas egregors ir milzīgi liels, tā kā viņš šobrīd pasaulē ir izveidojies, tad arī mēs caur savu apzinātību, ja mēs katrs pats par sevi, ja mēs nevaram pats par sevi katrs būt, bet ja mēs caur sevi, esmu tas pirmais, kas to vibrāciju, tā kā mēs jau pagājušajā reizē runājam, vibrācija pamodās, sāka tur, ja mēs esam tas, kas rekurī pamodies, mēs to vibrējam uz āru, citiem, un vienkārši kā mēs šitādā veidā strādājam arī tās kolektīvās apziņas labā. Jā, kaut vai tikai mums pat nekas viņiem nav jāsaka, mēs varam vienkārši kaut vai tā pašām savām vibrācijām, mēs jau vibrējot, dodam to savējo ķēdes reakciju, kas viņi vienalga aiziet tālāk. Un te atkal ir tā kontrole, jo mēs ļoti bieži arī uzsprāgstam saistībā ar visiem pasaules notikumiem, kas tādā brīdī notiek.
Mēs vibrējam nevis pozitīvi, mēs vibrējam negatīvi. Un te atkal ir tā apzinātība. Protams, ka šo te egregoru mēs iespaidot viens. It kā domājam, ka nevar, bet tanī pašā laikā mēs ļoti daudz ko varam. Ir tur tāds arī viens no zinātniekiem teicis, ka taureņa efekts, tas, kas notiek Tokinā, taurens lido Tokinā, viņš var iespaidot to, kas notiks Ņujorkā. Taurens lido. Kas tam mēs esam, tie paši taurenīši, kas lido? Tā kā pēc būtības mēs varam ietekmēt, un jau vairāk cilvēki pamodīsies, un mūsu uzdevums kā reiz ir šo te apzinātību, pārpilnības apzinātību cilvēkos. Jā, mēs nevaram nevienam ar varu uzspiest, bet mēs varam runāt, mēs varam par to runāt, un tāpēc, ka ir tie, kuri dzird, tie, kuri nedzird, viņi kaut kad vēlāk dzirdēs, bet mēs varam dot to savu daļu, jo dodot, mēs saņemsim atpakaļ daudz vairāk. Tā kā par visiem šiem te kariem, visus tos, kas tagad, kas notiek pasaulē, patiesībā tur arī ir cilvēki paši pēc būtības izraisa tos apstākļus. Piemēram, te bija piemērs par Hitleru. Hitlers nekad nebūtu parādījies, ja nebūtu pieprasījums viņam parādīties. Tāpēc, kā visam, kas parādās, ir iepriekš jau bijis pieprasījums. Un pieprasījums ir kur? Pieprasījums ir tieši tajā kolektīvajā apziņā. Un te ir īstenībā par to mēs par tiem latviešiem runājām. Kolektīvā apziņa, tas nenozīmē, bet rekur, ja mēs tagad sevi norobežojam, es esmu latvietis, mēs runājam par visu kolektīvo apziņu. Ja, tad tas nozīmē, ka mēs esam norobežojuši sevi, mēs paši esam sevi norobežojuši no tā visuma, no tā veseluma, atdalījuši sevi no veseluma. Un reku tā kā arī, ja mēs runājam, vēl pastiprinam to, kad latviets ir šitāds, latviets ir tāds un nekāds. Vēl pastiprinam to. Tātad, kur ir tā mūsu apzinātība. Ja mēs saprotam, kā mēs varam iedarboties pretēji, tad ņemam un daram to. Noteikti ņemam un daram to. Un kāpēc latviets ir noslēgts? Tāpēc, ka viņš kā reiz ir norobežojies. Viņš ir norobežojies arī tur ir kaut kādi savējie noteikti vēsturiskie viskaut kādi apstākļi bijuši, kas ar viņam, kas ar latviešiem ir bijis noticis. Bet tenī pašā laikā rekur tā pati apzinātība, saprašana, ka mēs esam vienoti. Tam latvietim, tam zemniekam tiešām nebija saprašana, ka mēs esam vienoti. Un varbūt, ka tiem tur senčiem, kur tur vēl tur bija tās visas zintnieces un kas varbūt tās, nezinu. Bet pa lielam, zinot, kā strādā viss, tur jau tā lieta, ka cilvēki nezin to. Ja viņi to zinātu, kā tas viss strādā, viņi būtu ieinteresēti sev nodarīt pāri, viņi būtu ieinteresēti joprojām, nezinu, norobežoties un viens otru riet, ja tas viņu pašu ietekmē. Tāpēc, ka ja viņš norobežojoties un aprējot otru, pretī saņem 10 reizes vairāk. Kāda tur interese man ir norobežoties, un kāda man interese ir par kaut ko citu, kādam citam kaut ko uzgāzties, pretī saņemšu 10 reizes vairāk. Man nekāda vispār interese nav to darīt. Tāpēc, ka es saprotu, kā strādā likumi, tas ir tas pats cēloņu seku likums. Ja es to zinu, es nedarīšu nekad pretēji, lai man tas par sliktu nāktu. Man nav nekāds interese to darīt. Es esmu bagātībā, es esmu pārpildība, es esmu prieks. Tātad, reku par to pašu pārdarīšanu. Vat iedomājieties, ka mēs vienkārši atkal piemērs forši, lai varētu,
lai viņš iekrīt tajā zemapziņā. Iedomājieties, ka mēs uz sala, vizuāli iedomājieties, tad zemapziņā, lai arī viņš aiziet tajos tēlos, ka mēs uz salas esam tikai ar vienu cilvēku. Veselu gadu strādājam kopā. Un iedomājieties, ka mēs esam ļoti labās attiecībās. Mēs daudz sarunājamies, mēs dodam viens otram tur lasīt grāmatas un dalamies ar ēdienu, ko mums radinieki atsūtījuši. Un kas notiks, ja mēs pēkšņi nesitīsim šim cilvēkam pa seju? Droši vien viņš vai nu sitīs pretī, vai atradīs kaut kādu citu veidu, kā man atriepties pareizi. Viņš vai no man pārstās dot grāmatas, viņš man pārstās dot ēdienu. Viņš vienkārši kļūst pret mani daudz mazāk draudzīgs. Viņš vienkārši attieksies pret mani savādāk, pavisam savādāk. Ja, un pat ja viņš negribēs atriepties, viņš vienalga būs spriedze, un iepriekšējā komunikācijas brīvība, viņa vairs nebūs tāda. Viņa vairs tāda nebūs. Tā kā mums vienkārši nav izdevīgi kaitēt citiem, jo kaitējot citiem, mēs visvairāk kaitējam paši sev. Visvairāk mēs kaitējam paši sev. Tā, kas tur vēl interesants ir? Jā, par to mieru jau ir tā, ka nebūtu šie te kari, bet karus vēlreiz atkārtoja izraisa pati cilvēce, karus izraisa, un tur nevar teikt, un tur nevar vainot Trumpu vai Putinu vai ko tur vēl tur, tāpēc, ka viņi nebūtu radušies, ja nebūtu pieprasījums pēc šiem te cilvēkiem. Sākotnēji ir, tur atkal ir šī te pati patiesībā atdalīšanās, kur es viens esmu. Es esmu, es zinu, ka es esmu pārējie, it kā neesmu es. Ja, tur jau arī rodās visi šie, ka par kaut ko ir jākaro, kādam vairāk, kādam mazāk, kādam kaut kas jāatņem, kādam papīri jāsadod, kādam tur vēl kaut kas jāizdara. Tāpēc, kad cilvēki nesaprot, ka viņš ir viens vesels, sanāk, ka viņš karo pats ar savu, viņš karo rekuru, viņš karo vienu roku ar otru karo, nezinu, kas vēl tur paņemsim, vai kaut ko man nevajag, vai šido nocērtam, šido noņemam, nafīgi nevajag. Ja? Neapzinās cilvēks to, ka viņš jau pats ar sevi karo. Viņš karo pats ar sevi, un tur ir tā neapzīti. Un tāpēc arī ir šie te notikumi, kas arī ir kā pretpols, kas rāda, kad ir kaut kāda kļūda. Ne jau Trumpā ir kļūda ir cilvēkos. Cilvēkos ir kļūda, un tad, kad šī te kļūda tiks apzināta, tad tas miers arī var iestāties. Un tad, kad ir miers, tad tur ir labklājības līmenis ceļās. Tur, principā, mēs taču paši nevis sliktu sev darām, bet labu sev sākam darīt. Ja mēs caur rekuru mierā dzīvojot, mēs varam taču daudz vairāk viens otram labumu nest. Būt daudz veiksmīgāki, būt daudz bagātāki, viss pilnībā, viss ir, jā, bet tas etaps, kādam mēs ejam cauri, acīm redzot, ir kaut kāds evolūcijas etaps, kuram ir jāiziet cauri. Mēs jau to tagad neapzināmies tajā savā fiziskajā ķermenī, bet tas mūsu augstākais es, viņš to ļoti labi saprot, kas šobrīd pasaulē notiek, un tas, kas notiek, tas jau ir, tam ir jānotiek, tāpēc, kad viss notiek pēc Dieva plāna, un mēs to nekur nevaram izmainīt, mēs tur ne kripatiņu neko nevar izmainīt. Un tāpēc, kā izmainīt mēs varēsim tad, kad apzinātības līmenis celsies vairumam cilvēku. Tad arī. Šeit ir atkal otra puse. Maksimāli jau arī tiek darīts viss, lai to cilvēku turētu zemās vibrācijās. Jā, tiek darīts, bet kāpēc man nevar pārliecināt par to, ka man jādzīvo zemās vibrācijās? Kāpēc man nevar pārliecināt, ka man pie televizora jāsēž vai kaut kas vēl tur jādara, jāklausās Trumpu un jāskatās, kā Irāna tur karo? Kāpēc man nevar pārliecināt? Tādēļ, ka tev, acīm redzot, viņam nav izdevies tavu hipotalāmusu nokristalizēt līdz tādam līmenim,
lai tu nevarētu uztvert to, kas nāk no augšas, un lai tu nevarētu dzirdēt pati sevi, savu augstāko es. Diemžēl lielākā daļa cilvēku, viņiem šis dziedzeris, ja, hipotalāmus ir ciet, un to dara maksimāli, lai tas tā arī notiktu, lai tas būtu tāda vadāma masa, vadāma cilvēce, kuriem var, teiksim, pa televizoru ekrānu pateikt, ko viņiem darīt, un viņi to darīs. Tas ir viens no variantiem, viens no bezgalīgi daudziem variantiem. Ko mēs varam darīt? Mēs varam vienkārši pretēji visu to ainu ieraudzīt. Ka es esmu tas, kas tagad tieši to pārpilnības apziņu, kas visumu likums, visu, kas, es arī domāju, kāpēc skolā māca tādu, kāpēc nemāca visumu likumus skolā. Bet pašu galveno, ko vajag mācīt, kāpēc nemāca skolā. Jā, mēs zinām, kāpēc to nemāca. Jā, bet mēs tagad tieši varam būt tas. Mēs tagad tieši varam būt tas. Rekur, man ir, ja tas ir tas variants. Es dzīvoju citā variantā. Un es cilvēcei dodu maksimāli, cik es no sevis varu iedot, cik viņi var paņemt. Tas ir cits jautājums, bet es dodu. Tas ir atkal no manis atkarīgs. Un no viņiem atkarīgs, cik viņi paņem, vai viņi var paņemt. Bet es dodu. Un es esmu tādā variantā, kur es dodu. Nevis tādā variantā, kur es tagad zinu, ka tur kaut ko viņi tur dara, ka viņi tur kaut ko ietekmē. Jā, es to zinu. Kāpēc man ir jābūt tagad tajā egregorā? Es varu būt citā egregorā. Mierīgi, ting, slēdzīt, pārslēdz. Tāpēc, ka es esmu bagātība, es esmu pārpilnība, es esmu prieks un vispār es esmu viss. Un ja es esmu viss, tad arī tas ir manos spēkos mainīt. Un rekur, tur ir tas atkal tava pārliecība, tava ticība, cik tu esi liels. Ja tu esi liels, tu vari mainīt visu, tu vari Trumpu mainīt, tu vari Putinu mainīt, tu vari visu mainīt. Tāpēc, ka tu esi daudz lielāks par viņiem patiesībā. Ja tu tam tici. Viss, kam mēs ticam, viss ir iespējams. Tāpēc mēs varam mierīgi ar savu ticību ietekmēt daudzus procesus šajā pasaulē. Tāpēc, ka vispār nekas nav nereāls. Vispār nekas nav nereāls. Es esmu bagātība. Es esmu pārpilnība. Es esmu prieks. Dzīve strādā, viņa reāli strādā līdzīgi kā spogulis. Tas, ko mēs darām citiem, to mēs darām paši sev reāli. Vot šito vajag frāzīt vienkārši kaut kur. Tas, ko es daru citiem, to es daru pati sev. Tāpēc, ja es gribu kļūt laimīga, man jādara laimīgus citus. Ja es gribu būt, vienalga, jebkas, kas es gribu būt, man ir tas jādod citiem. Rekur, mums šis princips ir jāizmanto gan biznesā, gan vienalga. Jo tas viss atgriežas. Es esmu bagātība. Es esmu pārpilnība. Es esmu prieks. Tātad visām sekām ir savi iemesli, viss ir viena milzīga ķēdes reakcija. Un tā kā apzināmies mēs savas domas un apzināmies arī iespējamās sekas, pie kurām novedīs tās domas, kuras mēs domājam, pie bagātības vai pie nabadzības. Tātad vēl kas, mums nekādā gadījumā nevajag just kaut kādu vainas sajūtu, un mums ir pašiem sev jāpiedod par kaut kādām pagātnes kļūdām, tāpēc, ka mums visiem ir kaut kādas kļūdas bijušas. Mums ir pašiem sev jāpiedod un vienkārši jānolem, ka mēs nākošais rīkosimies pareizi, bez tās vainas sajūtas. Jo vainas sajūta arī viena no lielākajiem iznīcinātājiem. Tā kā piedodam sev, piedodam citiem, vispār nedzīvojam pagātnē. Tas, kas ir bijis, tas ir,
Viss, viss ir aizgājis, jā, tur tātad piedodam sev piedodam citiem, un, jo, ja mēs turam šo aizvainojumu, tad tas nevar, mums neļauj atbrīvoties no šī te karmiskā apļa, rekur, principā arī mēs tikam nobleķēti, un mēs, principā, rekur, tikko mēs šo te piedošanas rituālu uztaisam, mēs atbrīvojam sev milzīgu enerģiju. Milzīgu enerģiju mēs atbrīvojam daudz pozitīvākām lietām. Mums nav izdevīgi arī turēt aizvainojumu ne uz sevi, ne uz vienu citu. Vienkārši nav izdevīgi. Ļoti neizdevīgi. Es esmu bagātība. Es esmu pārpilnība. Es esmu prieks. Tā kā apziņas lauks tas viss ir vienots vesels, un dzīve vienmēr iemiesos prāta tēlus. Prāta tēlus, skaties atkal, kas tev ir prāta tēls, kāds tev prātā tēls, ja, un kur viss tas precīzi, tas tavs tēls atspoguļosies atpakaļ. Ja, ja mēs to nodosim visumā ar ticību, ar pārliecību. Mēs arī mēs arī veidojam no tā lielā veselā apziņas lauka, mēs arī, kur mēs veidojam arī savu daļiņu, un kur tā daļiņa arī ir svarīga, jo tu par to taureņu principu tu runāji, ja? Tā arī ir ļoti svarīga daļiņa. Jo arī tas ir iemesls kaut kam, kas atsauksies tālāk uz kaut ko citu, un tur var būt tāda ķēdes reakcija. Tā kā vienkārši mums ir tik daudz jāpiedomā par to, ko mēs domājam, ko mēs runājam. Un runāšana ir tā, kad ir par vārdiem pašiem. Un es jau teicu, ka tam vārdam ir, ja viņš tēlos aiziet. Ja es to kaut kādu vārdu bez tā tēla piesaistīšanas izrunāju, viņam nekāda jēga visnībā nav. Tie ir kaut kāds burtu sakopojums. Ja es to vārdu izrunāju jau piesaistot tēlu, tad viņš pilnībā darbojās. Tā. Droši vien tad mēs šodien šo te tēmu, mēs vēl atgriezīsimies, tur vēl par to būs uz priekšu, par to vēl daudz tiks runāts. Un tad mēs zinām jau tos likumus, mēs zinām jau, ko mēs zinām, tad mēs jau pēc viņiem atbilstoši daram, domājam, rīkojamies, visu, ko mēs daram, lai mēs izmantot šos likumus sev par labu. Un nākošā tēma mums ir apstākļi, kas arī ir totāla ilūzija. Apstākļi ir totālākā ilūzija, jo principā apstākļi kā tādi arī neeksistē, kā ļoti daudz cilvēku saka, man tur tāda apstākļi. Apstākļi tiek radīti. Par to mēs runāsim nākošajā reizē. Vispār viss tik interesants. Vienkārši šis viss, nezinu, man tāds kaifs par šīdām tēmām runāt ir, tāpēc, ka man liekas, ka kas var būt interesantāks pasaulē par šo te visu, vai ne? Ja mēs visi apzināti pēc šiem te pārpilnības likumiem dzīvojam, ja mēs dalamies ar to, ar pasauli, mēs taču varam uzlabot pasauli, pareizi? Protams. Tad kas mums ir jādara? pašiem jāspīd kā saulītēm. Un šī te saulīte uz visām pusēm jāspīdina. Un kas var būt foršāks par to tā sajūta, man liekas, ir baigi foršā jau. Jā, Es mēģināju spīdēt kā saulīte vienā diskusijā, un pretī es dabūju, ka esmu Kremļa aģents. Ok. Man tā uzskluba, kaut vispār nebija neviena vārda par politiku. Vispār neviena vārda ne par krieviem, ne par ko vispār. Tev vajadzēja pasmieties. Es arī smējos, bet tur bija tieši šī tēma, ko es centos pateikt, kad jūs dzīvojat to dzīvi, kādu jūs viņu redzat tagad, kā jūs domājat, kā jūs runājat, tā jūs dzīvosiet rīt. Ja?
Ai, bet dabūju, jā, uzreiz biju Kremļa aģents. Momentu. Nē, tev vajadzēja pateikt, ka tu dieva aģents esi. Jā, kur tu ātrāk biji. Pasaka, un es te vispār sēžu uz tavu vienu plecu un pierakstu visu, ko tu runā. Un visu piepildu uzreiz momentāli. Tāpēc, ka tu visu, ko tu pasaki, man viss ir jāpilda. Nu, tad paprasīt noteikti, ko es pīpēju. Es vienkārši paņirktu. Es reāli paņirktu. Jo šis te arī ir labs instruments, ka mēs nenopietni reaģējam. Ļoti labs instruments. Ok, ir jums kādi jautājumi? Nav jautājumi? Nav jautājumi. Sanāk, ka mēs tagad visam tam, ko mēs darām, mēs pieslēdzam totālu pārliecību, kur nav ne kripatiņu šaubas, ne kripatiņu, vispār ne kripatiņu. Un kur ir ticība vat tāda, ka mēs varam kalnus apgāzt. Nē, bet pārvietot. Nu, kāda tur, pagaid, šito te, kur tur bija tie lielos kalnus atstumt uz Latviju? Un gaiziņā dod pretī. Ne? Nē, tā mēs nedarīsim. Tāpēc, ka mēs tieši otrādāk, mēs dalāmies ar, bet redzi, šitā te daudz cilvēku arī domā. Un tāpēc arī mēs esam tur, kur mēs esam. Un tāpēc, kur ir tā dalīšana, ja, kur tie kari, tā jau ir dalīšana. Teritorijas dalīšana tieši tāpēc, ka mēs jau paši viens otru dalām savā starpā. Dalam, kuram kas vairāk, kuram kas mazāk. Ja, kur viss tie iemesli ir, no turienes viņi arī nāk. Visi kari. Tā kā rekur mums ir baigi daudz ar ko nodarboties. Un super, man ir prieks, ka mēs esam apzinīgās un mēs esam foršās un saulainās. Un tās, kas tālāk nesīs šo te galvenais tiešām spīdēt. Un caur to mēs vienkārši vibrējam un nesam pasaulē šo gaismu, jo pasaulē, nu, dotajā brīdī droši vien tas ir vienīgais veids, kā mēs varam mainīt kaut ko no sevis. Tā kā, ok, tiekamies nākošu ceturtdien un lai visām forši vakars un tikai ar pozitīvu. Atā. Okay.